1919. gada 22. maijā, kad Rīgas pils vārti atvērās ar troksni, kas atgādināja sprādzienu, iekšā ienākošie karavīri atrada kaut ko, kas nedrīkstēja pastāvēt. Uz masīvā ozola galda, tieši zem Latvijas Socialistiskās Padomju Republikas karoga, gulēja pusapēstas pusdienas, šķīvis ar augstu zupu, maizes šķēle ar kosmetiski nogrieztu malu un blakus tam atvērta mape ar dokumentiem, kurus pat pašas Čekas virsnieki nebija redzējuši. Šie papīri bija tik slepeni, ka uz tiem nebija ne zīmogu, ne parakstu, tikai Maskavas telegramu numuri un īsi norādījumi latviešu valodā, rakstīti ar steidzīgu roku. Bet uzreiz pēc 22. maija rīta, kad pēdējie sarkanie strēlnieki pameta pilsētu caur Maskavas priekšpilsētu, šie dokumenti pazuda bez pēdas. Kas tos paņēma? Un galvenais, ko tieši slēpa šie papīri, kurus pat Pēters Stučka, Latvijas padomju valdības vadītājs, nebija paguvis iznīcināt savā paniskajā bēgšanā. Šodien pirmo reizi 100 gadu laikā cilvēki, kuri bija tuvu šiem notikumiem, bijušie pagaidu valdības darbinieki, Stučkas režīmu izdzīvojušie upuri, un pat viens no tiem, kas redzēja Miķeli Valteri personīgi izdodot pavēles par bijušo biedru apcietināšanu, runās par patiesību, kuru viņi glabāja visu mūžu. Patiesība par to, kā divi vīri, kas reiz sēdēja vienā telpā un sapņoja par brīvu Latviju, kļuva par nāves ienaidniekiem. Par to, kā viens no viņiem izvēlējās Maskavu un teroru, bet otrs savu tautu un nežēlīgu atriebību. Par to, kā ideoloģija pārvērta draugus par slepkavām. Iedomājieties, jūs esat viens no 12 cilvēkiem, kas zināja visu par Pēteri Stučku. Katru viņa slepeno tikšanos ar Ļeņinu, katru telegramu no Maskavas, katru pavēli par nošaušanām biķernieku mežā. Tagad iedomājieties, jums ir jāizvēlas starp lojalitāti šim cilvēkam, ar kuru jūs kopā gājāt cariskajā cietumā, un savu dzīvību. 1919. gada pavasarī šie 12 cilvēki, Stučkas tuvākie biedri no jaunās Strāvas laikiem, izdarīja izvēli, kas mainīja Latvijas vēsturi. Kas lika viņiem nodot savu līderi? Vai viņi zināja, ka Miķelis Valters, tagad Latvijas Republikas iekšlietu ministrs, medīja viņus ar tādu pašu precizitāti, ar kādu viņš reiz kopā ar viņiem plānoja cara gāšanu? Bet pirms mēs runāsim par nodevību, mums ir jāatgriežas atpakaļ. Atpakaļ laikā, kad Pēteris Stučka un Miķelis Valters nebija ienaidnieki. Kad viņi bija draugi. Kad viņi bija revolucionāri, kas ticēja vienai un tai pašai lietai – brīvībai. 1890. gadu Rīga bija pilsēta, kur jaunā latviešu inteliģence pulcējās slepenās telpās, lasīja aizliegtās grāmatas un sapņoja par pasauli bez cara, bez mužniekiem, bez verdzības. Viņi sevi sauca par jauno strāvu kustību, kas ienesa marksismu Latvijā un solīja, ka strādnieki un zemnieki beidzot iegūs savu vietu vēsturē. Stučka bija šīs kustības intelektuālais līderis, jurists, redaktors, cilvēks ar augstu prātu un karstu sirdi. Valters bija jaunākais, karstākais, dumpīgākais, tas, kurš nebaidījās rakstīt to, ko citi tikai čukstēja. Viņi tikās mazās, dūmainās telpās, kur gaiss bija piesātināts ar tabakas dūmiem un revolucionārām idejām. Stučka runāja par Marksu un Engelsu, par šķiru cīņu un vēstures likumsakarībām. Valters klausījās, pierakstīja, bet viņa acīs jau degāja kaut kas vairāk, ne tikai šķiru cīņa, bet arī nacionālā brīvība. Viņš saprata, ka latviešiem nav tikai jābūt daļai no lielās proletariāta revolūcijas, viņiem ir jābūt savai valstī. Bet Stučka šo domu noraidīja ar augstu nicināšanu. Nacionālisms ir buržuāziska slimība, viņš teica, un Valters klusēja, jo vēl nebija pienācis laiks runāt skaļi. 1897. gadā cara Ohranka, slepenpolicija, kas medīja revolucionārus ar tādu pašu sistemātiskumu, ar kādu mednieki medīja vilkus, sagrāba jauno Strāvu. Gan Stučka, gan Valters tika arestēti. Viņi sēdēja vienās un tajās pašās cietumu kamerās, dalījās ar vienu un to pašu skumjo maizi, klausījās vienu un to pašu apsardzes soļu skaņu naktī. Bet pat tur, aiz restēm, viņu ceļi jau sāka šķirties. Stučka domāja par pasaules revolūciju, par to, kā visa Krievija kļūs par vienu lielu sociālistisku republiku. Valters domāja par Latviju, par zemi, kur latviešu valoda nebūs vergu valoda, kur latviešu bērni varēs mācīties savās skolās, kur latviešu zemnieki varēs apstrādāt savu zemi. Pēc atbrīvošanas no cietuma viņi turpināja darboties kopā, bet plaisa jau bija redzama. 1903. gadā Valters publicēja rakstu žurnālā Proletārietis, rakstu, kas bija kā sprādziens. Patvaldību nost. Krieviju nost. Viņš rakstīja, un šie vārdi padarīja viņu par pirmo latvieti, kurš publiski pieprasīja neatkarīgu Latvijas valsti.
Stučka izlasīja šo rakstu un sajuta, ka viņa jaunākais biedrs ir nodevies. Nodevies marksismam, nodevies internacionālismam, nodevies pašai revolūcijas idejai. Viņš uzrakstīja atbildi, augstu, juridiski precīzu, pilnu ar citatiem no Marksa, kurā pierādīja, ka nacionālisms ir šķērslis proletariāta uzvaram. Bet Valters neatbildēja. Viņš vienkārši turpināja savu ceļu, un šis ceļš veda prom no Stučkas. Nākamie 15 gadi viņi dzīvoja paralēlās pasaulēs. Stučka kļuva par vienu no vadošajiem boļševikiem Krievijā, viņš bija tuvu Ļeņinam, viņš rakstīja juridiskos pamatus padomju sistēmai, viņš bija viens no tiem, kas veidoja jauno sarkano pasauli. Valters palika Latvijā, strādāja kā žurnālists, rakstnieks, politiskais aktīvists, un viņa sirds arvien vairāk piederēja idejai par neatkarīgu Latviju. Viņi vairs nesatikās, vairs nerunājās, bet abi zināja, ka viņu ceļi kādreiz krustos atkal. Un kad tie krustojās, tas būs ne kā draugu tikšanās, bet kā ienaidnieku sadursme. 1917. gada oktobrs mainīja visu. Boļševiki Krievijā veica apvērsumu, un Ļeņins kļuva par jauno valdību vadītāju. Stučka bija viņa labajā rokā, viņš kļuva par tieslietu tautas komisāru, cilvēku, kas juridiskā līmenī veidoja sarkano teroru. Viņš rakstīja dekrētus par revolucionārajiem tribunāliem, par ienaidnieku šķiru likvidāciju, par to, kā buržuāzija jāiznīcina ne tikai fiziski, bet arī juridiski. Viņš bija augsts, sistemātisks, un viņš ticēja, ka dara pareizo lietu. Bet tajā pašā laikā, 1918. gada 18. novembrī, Rīgā notika kaut kas, kas Stučkam likās neiespējams, tika pasludināta Latvijas republika. Un viens no tās pirmajiem ministriem bija Miķelis Valters, tagad iekšlietu ministrs, cilvēks, kura uzdevums bija aizsargāt jauno valsti no iekšējiem un ārējiem ienaidniekiem. Vai Stučka saprata, ka viņa lielākais ienaidnieks tagad ir viņa bijušais draugs? Vai viņš saprata, ka Valters zina visu par viņu, katru viņa slepeno kontaktu, katru viņa pagrīdes metodi, katru viņa vājību? Mēs to nezinām. Bet mēs zinām, ka 1918. gada decembrī Stučka Maskavā, saskaņojot ar Ļeņinu, sarakstīja manifestu, kas pasludināja Latvijas Socialistisko padomju republiku. Un mēs zinām, ka šis manifests nebija latviešu tauta izvēle, tas bija Maskavas pavēle. Kas lika Stučkam pieņemt šo lēmumu? Vai viņš tiešām ticēja, ka Latvija var kļūt par brīvu socialistisku republiku padomju Krievijas sastāvā? Vai viņš vienkārši bija Ļeņina marionete, cilvēks, kas izpildīja pavēles, jo baidījās zaudēt savu vietu pie varas? Vai arī viņš zināja, ka Valters tagad ir viņa personīgais ienaidnieks, un šī bija viņa atriebība, ne tikai politiska, bet arī personīga? 1918. gada 17. decembrī Maskavā tika pasludināta Latvijas Socialistiskā padomju republika. Bet šī republika nepastāvēja tukšā vietā, tā pastāvēja tikai tāpēc, ka aiz tā stāvēja sarkanā armija, Maskavas nauda un Ļeņina personīgais atbalsts. Stučka saņēma 20 miljonus rubļu no Maskavas kases, naudu, kas bija paredzēta, lai finansētu jauno režīmu, lai samaksātu sarkanajiem strēlniekiem, lai izveidotu propagandas aparātu. Bet šī nauda nenāca bez nosacījumiem. Katrs rublis bija pavēle. Katrs rublis bija atgādinājums, ka Stučka nav neatkarīgs līderis, viņš ir Maskavas pārstāvis Latvijā. Ļeņins personīgi sūtīja Stučkam telegrammas. Šīs telegrammas nebija ieteikumi, tās bija pavēles. Pastiprināt teroru pret buržuāziju, viena no tām teica. Izveidot koncentrācijas nometnes pretinieku izolācijai, teica cita. Nacionalizēt visu īpašumu bez kompensācijas, teica trešā. Stučka lasīja šīs telegrammas un parakstīja dekrētus. Viņš bija jurists, viņš zināja, kā piešķirt teroriem juridisko formu. Viņš izveidoja revolucionāros tribunālus, tiesas, kur nebija advokātu, nebija pierādījumu, nebija tiesību uz aizstāvību. Bija tikai apsūdzība un spriedums. Un spriedums gandrīz vienmēr bija viens – nāve. Bet kamēr Stučka Maskavā rakstīja savus dekrētus, Valters Rīgā gatavoja aizsardzību. Viņš zināja, ka boļševiki nāks. Viņš zināja, ka Stučka vadīs viņus. Un viņš zināja, ka viņam ir viens pārākums – viņš pazina Stučku labāk nekā Stučka pazina sevi. Viņš zināja, kā Stučka domā, kā viņš plāno, kādas ir viņa vājās vietas. Un viņš zināja, ka šī cīņa nebūs tikai par Latvijas neatkarību, tā būs personīga cīņa starp diviem vīriem, kas reiz bija draugi. 1919. gada 3. janvārī sarkanā armija ieņēma Rīgu. Valters un pagaidu valdība bēga, vispirms uz Jelgavu, tad uz Liepāju.
Viņi bēga pa salu, pa dubļiem, pa sniegu, un viņi zināja, ka aiz viņiem nāk ne tikai armija, bet arī Čeka, Stučkas slepenpolicija, kas medīja tautas ienaidniekus, ar tādu pašu nežēlību, ar kādu cara Ohranka reiz medīja viņus pašus. Bet Valters nebēga uz priekšu, viņš bēga, lai pārorganizētos. Viņš zināja, ka karš nav beidzies. Viņš zināja, ka viņam ir jāizveido sava slepenpolicija, savs izlūkošanas tīkls, sava atbildes sistēma. Un viņam bija viens milzīgs pārākums, viņš zināja, kā boļševiki strādā, jo viņš pats bija viens no viņiem. Stučka iekārtojās Rīgas pilī. Viņš sēdēja tajā pašā kabinetā, kur reiz sēdēja Krievijas ģenerālguvernatori, un viņš parakstīja dekrētus, kas mainīja Latviju. Viņš aizliedza vārdu kungs, tagad visi bija biedriķi. Viņš nacionalizēja teātrus, skolas, rūpnīcas. Viņš izveidoja revolucionāros tribunālus Rīgas centrāla cietumā un koncentrācijas nometnes Zaķu salā un Strazdumuižā. Un viņš sāka teroru. Bet šis terors nebija haotisks. Tas bija sistemātisks, juridiski pamatots, augsti aprēķināts. Stučka nebija sadists, viņš nebija cilvēks, kas baudītu ciešanas. Viņš bija fanātiķis, kas ticēja, ka terors ir zinātniski pamatota nepieciešamība šķiru cīņā. Viņš lasīja Marksu un Ļeņinu, un viņš zināja, ka buržuāzija jāiznīcina ne tāpēc, ka tā ir ļauna, bet tāpēc, ka tā ir vēsturiski novecojusi šķira, kas kavē proletariātu uzvaru. Un tāpēc viņš parakstīja nāvesodus ar tādu pašu augstumu, ar kādu jurists paraksta līgumu. Kas bija šie cilvēki, kurus Stučka nosūtīja nāvē? Viņi bija mācītāji, kas mācīja latviešu bērniem lasīt un rakstīt. Viņi bija skolotāji, kas sapņoja par latviešu kultūru. Viņi bija zemnieki, kas bija pietiekami veiksmīgi, lai nopirktu savu zemi. Viņi bija inteliģence, kas ticēja Latvijas neatkarībai. Un viņi bija Stučkas bijušie biedri, cilvēki, kas reiz sēdēja ar viņu vienās telpās un sapņoja par brīvību. Tagad viņi bija tautas ienaidnieki, un viņu vienīgā vaina bija tā, ka viņi netic Stučkas versijai par brīvību. Biķernieku mežs kļuva par nāves vietu. Tur, starp priedēm un bērziem, Čekas virsnieki nošāva simtiem cilvēku. Viņi nošāva viņus naktī, lai neviens nedzirdētu šāvienus. Viņi apglabāja viņus masveida kapos, bez krustiem, bez vārdiem, bez lūgšanām. Un viņi ziņoja Stučkam, ka tautas ienaidnieki ir likvidēti. Stučka lasīja šos ziņojumus un parakstīja jaunus dekrētus. Viņš nedomāja par cilvēkiem, kurus viņš nosūtīja nāvē. Viņš domāja par vēstures likumsakarībām, par šķiru cīņu, par pasaules revolūciju. Bet kamēr Stučka Rīgā veidoja savu sarkano paradīzi, Valters Liepājā veidoja pretestību. Viņš izveidoja izlūkošanas tīklu, kas iesūknējās dziļi Stučkas režīmā. Viņš vervēja aģentus, kas ziņoja par Čekas plāniem, par revolucionāro tribunālu spriedumiem, par to, kur slēpjas Stučkas tuvākie biedri. Un viņam bija viens milzīgs pārākums, viņš zināja, kā boļševiki domā, jo viņš pats bija viens no viņiem. Viņš zināja, kā viņi vilto dokumentus, kā viņi organizē slepenās tikšanās, kā viņi komunicē ar Maskavu. Un viņš izmantoja šīs zināšanas, lai iznīcinātu viņus. Valters izveidoja melno grāmatiņu, sarakstu ar visiem cilvēkiem, kurus viņš pazina no jaunās strāvas laikiem un kuri tagad strādāja Stučkas režīmā. Šajā grāmatiņā bija vārdi, adreses, slepenās paroļas, drošo māju adreses. Valters zināja, ka šie cilvēki ir viņa bijušie draugi. Bet viņš arī zināja, ka tagad viņi ir viņa ienaidnieki. Un viņš zināja, ka viņam ir jāizvēlas, vai nu viņi, vai Latvija. Vai Valters jūta vainas apziņu? Vai viņš sapņoja par tiem laikiem, kad viņš un šie cilvēki sēdēja vienās telpās un sapņoja par brīvību? Mēs to nezinām. Bet mēs zinām, ka viņš neapstājās. Viņš turpināja medīt viņus, un viņš medīja viņus ar tādu pašu nežēlību, ar kādu Stučka medīja tautas ienaidniekus Rīgā. 1919. gada pavasaris Rīgā bija asiņains. Stučkas režīms rekvizēja pārtiku no zemniekiem, un Rīgā sākās bads. Cilvēki mira uz ielām no bada, no slimībām, no izmisuma. Bet Stučka turpināja sēdēt Rīgas pilī un parakstīt dekrētus. Viņš aizliedza privātīpašumu, viņš nacionalizēja visas rūpnīcas, viņš izveidoja padomju saimniecības laukos. Un viņš atteicās dot zemi zemniekiem, to, ko viņi visvairāk vēlējās. Viņš bija tik dogmatisks, ka pat Ļeņins viņam sūtīja telegrammas ar brīdinājumu būt elastīgākam. Bet Stučka gribēja būt lielāks marksists par pašu Marksu. Un šī dogmatiskā stingrība viņu iznīcināja. Zemnieki sāka atbalstīt pagaidu valdību. Viņi saprata, ka Stučka viņiem nedos zemi,
viņš dos tikai padomju saimniecības, kur viņi būs tikai strādnieki, nevis saimnieki. Un viņi saprata, ka Valters un Ulmanis viņiem dos to, ko viņi vēlas – savu zemi, savu māju, savu nākotni. Un tāpēc viņi pievienojās Latvijas armijai, un viņi cīnījās pret Stučkas režīmu. 1919. gada 22. maijā Rīga tika atbrīvota. Landesvērs un vācu dzelzsdivīzija ieņēma pilsētu, un Stučkas režīms sabruka vienas dienas laikā. Stučka bēga, viņš bēga tik paniski, ka Rīgas pilī uz galda palika viņa pusapēstās pusdienas un slepenie dokumenti. Viņš bēga uz Rēzekni, tad uz Krieviju, un viņš nekad vairs neatgriezās Latvijā. Viņš nodzīvoja vēl 13 gadus Maskavā, rakstīja grāmatas par marksismu un padomju tiesībām, un viņš nekad nepadzina, ka viņš kļūdījās. Viņš nomira 1932. gadā, joprojām ticot, ka viņš darīja pareizo lietu. Bet Valters atgriezās Rīgā. Viņš atgriezās kā uzvarētājs, kā cilvēks, kas izglāba Latviju. Un viņš sāka tīrīšanu, boļševiku pagrīdes iznīcināšanu. Viņš izmantoja savu melno grāmatiņu, un viņš medīja savus bijušos biedrus ar tādu pašu precizitāti, ar kādu viņš reiz kopā ar viņiem plānoja cara gāšanu. Cik daudz cilvēku viņš nosūtīja nāvē? Mēs to nezinām. Avoti atšķiras. Bet mēs zinām, ka viņš neapstājās, kamēr nebija pārliecināts, ka Stučkas režīma atliekas ir iznīcinātas. Vai Valters jūta vainas apziņu? Vai viņš sapņoja par Stučku, par to laiku, kad viņi bija draugi? Vai viņš jautāja sev, vai viņš varēja rīkoties citādi? Mēs to nezinām. Valters nodzīvoja vēl 49 gadus pēc šiem notikumiem. Viņš kļuva par diplomātu, par rakstnieku, par cilvēku, kas redzēja Latvijas neatkarības zaudēšanu 1940. gadā un tās atgūšanu pēc viņa nāves. Viņš rakstīja memoārus, bet par Stučku viņš rakstīja maz. Viņš rakstīja par politiku, par diplomātiju, par vēsturi. Bet par to, ko viņš juta, medījot savus bijušos draugus, viņš klusēja. Un tagad, 100 gadus vēlāk, mēs jautājam, kas bija Pēteris Stučka? Vai viņš bija nodevējs, kas pārdeva Latviju Maskavai? Vai viņš bija fanātiķis, kas ticēja savai ideoloģijai tik akli, ka nespēja redzēt, ko viņš dara? Vai viņš bija vienkārši cilvēks, kas izvēlējās nepareizo ceļu un maksāja par to ar savu mantojumu? Un kas bija Miķelis Valters? Vai viņš bija varonis, kas izglāba Latviju? Vai viņš bija atriebējs, kas izmantoja savu varu, lai iznīcinātu savus bijušos draugus? Vai viņš bija vienkārši cilvēks, kas izdarīja grūtu izvēli un dzīvoja ar tās sekām visu savu mūžu? Mēs nezinām atbildes uz šiem jautājumiem. Bet mēs zinām vienu, ka ideoloģija var pārvērst draugus par ienaidniekiem, ka politika var iznīcināt cilvēciskās saites, un ka izvēle starp lojalitāti un dzīvību ir viena no grūtākajām izvēlēm, ko cilvēks var izdarīt. Un mēs zinām, ka Stučkas un Valtera stāsts nav tikai vēsture, tas ir brīdinājums. Brīdinājums par to, kas notiek, kad ideoloģija kļūst svarīgāka par cilvēcību, kad politika kļūst svarīgāka par draudzību, kad vara kļūst svarīgāka par patiesību. Vai mēs esam iemācījušies no šī brīdinājuma? Vai mēs spējam redzēt, kad ideoloģija sāk mūs šķirt, kad politika sāk mūs pārvērst par ienaidniekiem, kad vara sāk mūs korumpēt? Vai mēs spējam apstāties pirms ir par vēlu? Līdz pēdējai minūtei es ticēju, ka mēs izglābsimies, tā saka bijušais Stučkas personīgais sekretārs, vīrietis, kura vārdu mēs nevaram atklāt, jo viņa ģimene joprojām dzīvo Latvijā. Viņa rokas joprojām dreb, kad viņš runā par to, kas notika Rīgas pilī 1919. gada pavasarī. Viņš bija viens no tiem 12 cilvēkiem, kas zināja visu, katru Maskavas telegramu, katru slepeno tikšanos, katru pavēli par nošaušanām. Viņš sēdēja blakus kabinetā un dzirdēja, kā Stučka runā pa tālruni ar Maskavu, kā viņš saņem norādījumus, kā viņš paraksta dekrētus, kas nosūta cilvēkus nāvē. Un viņš zināja, ka pats Stučka nav brīvs cilvēks, ka viņš ir marionete, kuras diedziņus velk Vladimirs Ļeņins no Maskavas Kremļa. Bet viņš arī zināja kaut ko vēl, ka Miķelis Valters medī viņus visus, un ka drīz viņam būs jāizvēlas starp lojalitāti Stučkam un savu dzīvību. 1919. gada februārī, kad Rīgā jau valdīja bats un augstums, Stučkas kabinetā notika tikšanās, par kuru neviens nerunāja skaļi. Ieradās vīrietis no Maskavas, čekas virsnieks ar ādas mēteli un augstām acīm. Viņš neatstāja nekādus dokumentus, viņš nerunāja ar nevienu, izņemot Stučku. Bet Stučkas sekretārs dzirdēja viņu balsis caur sienu, paaugstinātas asas, pilnas ar spriedzi.
Maskavietis runāja par to, ka Stučka ir pārāk mīksts, ka viņš nepietiekami enerģiski īsteno teroru, ka zemnieki joprojām upurojas pret rekvizīcijām. Un tad viņš teica kaut ko, kas lika Stučkam apklust: biedri Stučka, Maskava sāk šaubīties par jūsu lojalitāti. Ir ziņas, ka jūs kontaktējaties ar nacionālistiem. Stučka atbildēja ar balsi, kas bija tikpat augsta kā ziemas vējš: es esmu bijis lojāls partijai visu savu dzīvi. Es neesmu kontaktējies ne ar vienu nacionālistu. Bet sekretārs dzirdēja, ka viņa balsī bija kaut kas jauns, bailes. Pēc tam, kad maskavietis aizgāja, Stučka sēdēja savā kabinetā viens, un viņš neko nedarīja. Viņš vienkārši sēdēja un skatījās uz sienu. Un sekretārs saprata, Stučka ir slazdā. Viņš nevar atgriezties, jo Maskava viņam neusticas. Viņš nevar doties uz priekšu, jo Latvija viņu ienīst. Viņš ir vientuļš cilvēks starp divām pasaulēm, un abas pasaules viņu noraida. Bet kamēr Stučka Rīgā cīnījās ar savām bailēm, Valters Liepājā cīnījās ar savām atmiņām. Viņš sēdēja uz kuģa Saratovu, kas bija kļuvis par pagaidu valdības pagaidu mītni pēc Von der Goltza pučā. Viņš bija viens no retajiem ministriem, kurus vācieši nebija arestējuši, un tagad viņš bija atbildīgs par iekšējo drošību, par to, lai boļševiku aģenti neizsūknētos valdībā, lai Stučkas spiegotāji neuzzinātu par aizsardzības plāniem. Un viņam bija instruments, kas bija vērtīgāks par jebkuru ieroci - viņa atmiņa. Valters atcerējās katru cilvēku, ar kuru viņš bija strādājis, jaunās strāvas F laikos. Viņš atcerējās viņu sejas, viņu balsis, viņu ieradumus. Viņš atcerējās, kā viņi organizēja slepenās tikšanās, kā viņi vilto dokumentus, kā viņi izvairījās no ohrankas. Un tagad viņš izmantoja šīs zināšanas, lai medītu viņus. Viņš izveidoja sarakstu, garš, detalizēts saraksts ar vārdiem un adresēm. Un viņš sāka sūtīt savus cilvēkus, lai viņi atrastu šos cilvēkus un noskaidrotu, vai viņi strādā Stučkam. Vai Valters jūta kaut ko rakstot šos vārdus? Vai viņš atcerējās, kā viņš un šie cilvēki reiz sēdēja kopā un sapņoja par brīvību? Viens no viņa tuvākajiem palīgiem vēlāk atcerējās: ministrs Valters nekad nerunāja par savām jūtām. Viņš vienkārši teica: tas ir jādara. Latvija ir jāizglābj. Un ja mums ir jāupurē daži cilvēki, lai izglābtu tūkstošiem, tad mēs to darīsim. Bet šis palīgs arī atcerējās, ka reiz viņš ieraudzīja Valteru vēlā vakarā, sēžam vienu uz kuģa klāja, skatāmies uz tumšo jūru. Un viņa seja bija tik skumja, ka palīgs nesadrošinājās viņam pienākt. 1919. gada martā Stučkas režīms Rīgā sasniedzā savu tumšāko punktu. Bats bija kļuvis tik smags, ka cilvēki mira uz ielām. Revolucionārie tribunāli strādāja katru dienu, nosūtot tautas ienaidniekus uz Biķernieku mežu. Koncentrācijas nometnes Zaķusalā un Strazdumuižā bija pārpildītas ar cilvēkiem, kuru vienīgā vaina bija tā, ka viņi piederēja nepareizajai šķirai. Un Stučka turpināja sēdēt savā kabinetā un parakstīt dekrētus. Bet viņa tuvākie cilvēki sāka mainīties. Viņi sāka runāt čukstus. Viņi sāka jautāt, vai tas tiešām ir pareizi. Vai tiešām šī ir tā brīvība, par kuru viņi cīnījās? Viens no viņiem bijušais, jaunās strāvas aktīvists, kurš tagad bija revolucionārā tribunāla priekšsēdētājs, sāka dzert. Viņš dzēra katru vakaru, un viņš runāja lietas, kas bija bīstamas. Viņš teica: mēs esam kļuvuši par to pašu, ko mēs ienīdām. Mēs esam kļuvuši par tirāniem. Un tad viņš pazuda. Neviens nezināja, kas ar viņu notika. Daži teica, ka viņš aizbēga uz Latvijas pusi. Citi teica, ka Čeka viņu arestēja. Bet visi zināja vienu: runāt patiesību Stučkas režīmā nozīmēja nāvi. Stučkas sekretārs atceras vienu nakti, kad viņš strādāja vēlu un dzirdēja skaņas no Stučkas kabineta. Viņš piegāja pie durvīm un dzirdēja: Stučka raudāja. Tas bija kluss, nomākts raudāšana, bet tas bija raudāšana. Sekretārs nekad nebija dzirdējis Stučku raudam. Viņš vienmēr bija bijis augsts, kontrolēts, racionāls. Bet tagad viņš raudāja. Un sekretārs saprata: Stučka zaudē. Viņš zaudē ne tikai karu, bet arī sevi. Nākamajā dienā Stučka saņēma vēl vienu telegrammu no Maskavas. Šoreiz tā bija īsa: pastiprināt teroru. Likvidēt visus pretiniekus. Nekādu žēlastību. Stučka izlasīja šo telegrammu un tad pasauca savu sekretāru. Viņš teica: sagatavo dekrētu par jaunu arestu vilni. Mums ir jāparāda Maskavai, ka mēs esam lojāli. Un sekretārs saprata: Stučka vairs nedomā par Latviju.
Viņš domā tikai par to, kā izdzīvot Maskavas acīs. Bet kamēr Stučka mēģināja pierādīt savu lojalitāti Maskavai, Valters mēģināja iznīcināt viņa režīmu no iekšpuses. Viņa aģenti jau bija iesūknējušies Stučkas aparātā. Viņi strādāja kā sekretāri, kā čekas virsnieki, kā revolucionāro tribunālu locekļi. Un viņi sūtīja informāciju Valteram par katru jaunu arestu, par katru jaunu nošaušanu, par katru jaunu Maskavas telegramu. Valters lasīja šos ziņojumus un veidoja plānu. Viņš zināja, ka Stučkas režīms ir vājš. Viņš zināja, ka tas pastāv tikai pateicoties sarkanās armijas klātbūtnei. Un viņš zināja, ka drīz šī armija būs jāatkāpjas. 1919. gada aprīlī notika kaut kas, kas mainīja visu. Liepājā von der Goltz organizēja pučā pret Ulmaņa valdību. Vācu karavīri arestēja lielāko daļu ministru un mēģināja izveidot savu, vācu kontrolētu valdību. Bet Valters izbēga. Viņš paslēpās uz kuģa Saratovu un turpināja vadīt pretestību. Un viņš saprata, tagad viņam ir jācīnās divās frontēs. Pret Stučku no austrumiem un pret vāciešiem no rietumiem. Bet viņš nepadēvās. Uz kuģa Saratovu Valters dzīvoja kā bēglis savā pašā zemē. Viņš sēdēja mazā kajītē, apkārt viņam bija dokumenti un kartes, un viņš plānoja. Viņš plānoja, kā atgūt Rīgu, kā iznīcināt Stučkas režīmu, kā atbrīvot Latviju. Un viņš domāja par Stučku. Viņš domāja par to, kā viņi reiz bija draugi. Kā viņi kopā sapņoja par labāku pasauli. Un viņš jautāja sev, vai Stučka joprojām sapņo? Vai viņš joprojām tic savai ideoloģijai? Vai viņš saprot, ko viņš ir darījis? Viens no Valtera tuvākajiem padomdevējiem atceras sarunu, kas notika uz kuģa vēlā vakarā. Valters teica, Stučka nav ļauns cilvēks. Viņš ir apmaldījies cilvēks. Viņš ir ticējis ideoloģijai tik akli, ka viņš vairs neredz cilvēkus. Viņš redz tikai šķiras, tikai abstraktus jēdzienus. Un tas ir viņa lāsts. Padomdevējs jautāja, vai jūs viņu nožēlojat? Valters klusēja ilgi, un tad viņš teica, es nožēloju to, kas viņš bija. Bet es nevarēšu piedot to, kas viņš ir kļuvis. 1919. gada maijā Stučkas režīms sāka sabrukt. Sarkanā armija zaudēja pozīcijas. Zemnieki atteicās dot pārtiku. Strādnieki sāka streikot. Un Stučkas pašā aparātā cilvēki sāka dezertēt. Daži viņu tuvāko biedru vienkārši pazuda, viņi atstāja savus amatus un aizbēga. Citi sāka slepeni kontaktēties ar Valtera aģentiem, piedāvājot informāciju apmaiņā pret drošību. Stučkas sekretārs bija viens no tiem, kas izvēlējās kontaktēties ar Valteri. Viņš to darīja ne tāpēc, ka viņš vairs neticēja ideoloģijai. Viņš to darīja tāpēc, ka viņš gribēja dzīvot. Viņš redzēja, ka Stučkas režīms ir pazudis. Viņš redzēja, ka Maskava atsauc savu atbalstu. Viņš redzēja, ka drīz Rīgā ienāks vai nu vācieši, vai Latvijas armija. Un viņš zināja, ka ja viņš paliks ar Stučku, viņš mirs. Viņš nosūtīja vēstuli Valteram caur slepenu kurjeru. Vēstulē viņš rakstīja, es esmu gatavs sniegt informāciju par Stučkas plāniem. Es zinu visu par viņa sakariem ar Maskavu. Es zinu, kur ir slepenie dokumenti. Bet es lūdzu tikai vienu, aizsargājiet manu ģimeni. Valters saņēma šo vēstuli un lasīja to ar jauktām jūtām. Viņš pazina šo cilvēku. Viņi bija kopā strādājuši pirms daudziem gadiem. Un tagad šis cilvēks lūdza viņa aizsardzību. Valters atbildēja, es garantēju jūsu un jūsu ģimenes drošību, ja jūs sniegsiet patiesu informāciju. Bet ja jūs mēģināsiet mani maldināt, es nevarēšu jūs aizsargāt. Un tā sākās sadarbība, kas palīdzēja Valteram saprast Stučkas režīma iekšējo struktūru. Sekretārs sūtīja informāciju par katru Maskavas telegramu, par katru slepeno tikšanos, par katru plānu. Un Valters izmantoja šo informāciju, lai plānotu savu uzbrukumu. 22. maija rītā, kad Landesvērs un Vācu dzelzsdivīzija ieņēma Rīgu, Stučka bija savā kabinetā. Viņš bija pavadījis visu nakti, dedzinot dokumentus. Viņš dedzināja Maskavas telegrammas, viņš dedzināja dekrētus, viņš dedzināja visu, kas varētu pierādīt viņa saites ar Maskavu. Bet viņš nebija pietiekami ātrs. Kad karavīri ienāca pilī, uz viņa galda joprojām gulēja dokumenti, kas pierādīja, ka viņš bija Maskavas marionete, ka viņš saņēma pavēles, ka viņš nebija neatkarīgs līderis. Stučka bēga caur slepeno tuneļu, kas veda no pils uz Maskavas priekšpilsētu.
Viņš bēga viens bez sardzes, bez pavadoņiem. Viņš bēga kā zaglis, kā nodevējs, kā cilvēks, kurš zināja, ka viņš ir zaudējis. Un viņš nekad vairs neatgriezās Latvijā. Bet dokumenti, kas palika uz viņa galda, nonāca Valtera rokās. Valters lasīja tos un saprata, viņš bija bijis taisnība. Stučka nebija bijis neatkarīgs līderis. Viņš bija bijis Maskavas instruments, marionete, kuras diedziņus vilka Ļeņins. Un tagad Valters zināja, ka viņam ir pierādījumi. Pierādījumi, kas parādīja pasaulē, ka Latvijas Socialistiskā padomju republika nebija latviešu tauta izvēle, tā bija Maskavas iebrukums. Valters atgriezās Rīgā kā uzvarētājs. Bet viņa uzvara bija rūgta. Viņš redzēja pilsētu, kas bija iznīcināta, badā, terorā, izmisumā. Viņš redzēja cilvēkus, kas bija zaudējuši visu. Un viņš zināja, ka daļa no šīs vainas ir arī viņa, jo viņš nebija spējis apturēt Stučku agrāk. Bet viņš arī zināja, ka viņam tagad ir darbs. Viņam ir jāiznīcina Stučkas režīma atliekas. Viņam ir jāatrod visi boļševiku aģenti, kas joprojām slēpjas Rīgā. Viņam ir jānodrošina, ka Stučkas terors nekad vairs neatgriezīsies. Un viņš zināja, ka šis darbs būs nežēlīgs. Valters izveidoja speciālu nodaļu iekšlietu ministrijā, nodaļu, kas medī boļševikus. Viņš iecēla par tās vadītāju cilvēku, kurš bija pazīstams ar savu nežēlību. Un viņš deva viņam savu melno grāmatiņu, sarakstu ar visiem cilvēkiem, kurus viņš pazina no jaunās strāvas laikiem un kuri tagad strādāja vai bija strādājuši Stučkam. Medības sākās. Katru dienu tika arestēti cilvēki, daži no viņiem bija čekas virsnieki, daži bija revolucionāro tribunālu locekļi, daži bija vienkārši cilvēki, kas bija strādājuši Stučkas aparātā. Viņus nopratināja, viņus tiesāja un daudzus no viņiem nosūtīja cietumā vai nošāva. Valters personīgi pārskatīja katru lietu. Viņš lasīja nopratināšanas protokolus, viņš pētīja pierādījumus un viņš pieņēma lēmumus. Vai Valters jūta vainas apziņu? Vai viņš sapņoja par cilvēkiem, kurus viņš nosūtīja nāvē? Viens no viņa tuvākajiem palīgiem vēlāk rakstīja: ministrs Valters nekad nerunāja par savām jūtām. Bet es redzēju, kā viņš noveco šajos mēnešos. Viņa mati kļuva pelēki, viņa seja kļuva rievaina, viņa acis kļuva skumjas. Viņš darīja to, kas bija jādara, bet tas viņu iznīcināja no iekšpuses. 1919. gada vasarā Rīgā valdīja divkāršs terors. No vienas puses Vācu Landesvēra un dzelzsdivīzijas baltais terors pret aizdomās turētajiem boļševikiem. No otras puses Valtera vadītā sistemātiskā boļševiku pagrīdes iznīcināšana. Cik daudz cilvēku mira šajos mēnešos? Neviens nezina precīzi. Avoti runā par simtiem, daži par tūkstošiem. Bet visi zina vienu, ka šis bija laiks, kad Latvija maksāja par savu brīvību ar asinīm. Valters mēģināja kontrolēt vācu teroru, bet viņam nebija pietiekami daudz varas. Vācieši darīja, ko viņi gribēja, un Valters varēja tikai protestēt. Bet viņš kontrolēja savu aparātu, un viņš nodrošināja, ka viņa cilvēki rīkojas pēc likuma, ar tiesām, ar pierādījumiem, ar spriedumiem. Tas nebija ideāli, bet tas bija labāk nekā hauss. Un tad, vasaras beigās, Valters saņēma ziņu, kas viņu satrieca. Viens no arestētajiem boļševikiem bija viņa vecais draugs, cilvēks, ar kuru viņš bija kopā sēdējis cariskajā cietumā, ar kuru viņš bija sapņojis par brīvu Latviju. Šis cilvēks bija strādājis Stučkas režīmā kā revolucionārā tribunāla loceklis. Viņš bija parakstījis nāvessodus. Viņš bija nosūtījis cilvēkus uz Biķernieku mežu. Valters personīgi devās uz cietumu, lai tiktos ar viņu. Viņi sēdēja viens otram pretī, atdalīti ar restēm, un viņi skatījās viens otram acīs. Draugs teica: Miķel, es darīju to, ko es uzskatīju par pareizu. Es ticēju, ka mēs veidojam labāku pasauli. Valters atbildēja: un cik daudz cilvēku tu nosūtīji nāvē šīs labākās pasaules vārdā? Draugs klusēja. Un tad viņš teica: tu arī nosūti cilvēkus nāvē. Kāda ir atšķirība? Valters sajūta, ka viņa sirds plīst. Viņš teica: atšķirība ir tā, ka es to daru, lai aizsargātu savu tautu. Tu to darīji, lai kalpotu svešai varai. Draugs paskatījās uz viņu ar skumjām acīm un teica: vai tu tiešām tici, ka tas attaisno? Valters piecēlās un aizgāja. Viņš nekad vairs nerunāja ar šo cilvēku. Draugs tika tiesāts, atzīts par vainīgu un nosūtīts uz mūža ieslodzījumu. Pēc šīs tikšanās Valters sēdēja savā kabinetā un domāja. Viņš domāja par Stučku, par savu draugu, par
par visiem cilvēkiem, kurus viņš bija pazinis un kuri tagad bija viņa ienaidnieki. Un viņš jautāja sev, vai viņš pats nav uz tā paša ceļa. Vai viņš pats, medījot savus bijušos draugus, nav kļūs par to, ko viņš ienīst? Bet tad viņš paskatījās pa logu uz Rīgu, uz pilsētu, kas lēnām atdzīvojās, uz cilvēkiem, kas atkal sāka dzīvot, uz bērniem, kas spēlējās uz ielām. Un viņš saprata, viņš nevar apstāties. Viņam ir jāturpina, jo ja viņš apstāsies, viss, par ko viņš cīnījās, būs veltīgs. Vai Miķelis Valters bija varonis vai nodevējs? Vai viņš izglāba Latviju, vai arī viņš kļuva par to pašu, ko viņš ienīda? Vai viņa izvēle medīt savus bijušos draugus bija nepieciešama, vai arī tā bija personīga atriebība? Šie jautājumi viņu vajāja visu atlikušo mūžu, un viņš nekad neatrada uz tiem atbildes. 1917. gada oktobrī, kad Ļeņins Petrogradā paziņoja par jauno padomju varu, Pētera Stučkas ķermenī notika kaut kas, ko neviens nevarēja redzēt, bet ko visi drīz sajutīs. Viņa mugurkauls iztaisnojās. Viņa žoklis sakļāvās. Viņa acis, kas agrāk meklēja kompromisus, tagad skatījās tikai uz priekšu, uz nākotni, kur nebūs ne cara, ne buržuāzijas, ne nacionālisma. Tikai šķiru cīņa un uzvara. Bet šī pārvērtība prasīja cenu, ko maksāja viņa ķermenis. Viņam bija 42 gadi, bet viņš izskatījās pēc 50-gadīga. Viņa pleci bija salīkuši no bezgalīgajām stundām, ko viņš pavadīja, locījies pār dokumentiem. Viņa pirksti bija deformējušies no rakstīšanas, tūkstošiem dekrētu, tūkstošiem pavēļu, tūkstošiem parakstu zem nāvessodiem. Un viņa seja, reiz dzīva, pilna ar ideālisma uguni, tagad bija kļuvusi par masku. Augstu, nekustīgu masku, kas slēpa kaut ko, ko pat viņš pats vairs nesaprata. Kad Stučka 1918. gada decembrī ieradās Maskavā, lai tiktos ar Ļeņinu un saņemtu pavēli par Latvijas Padomju Republikas izveidi, viņa personīgais ārsts, vīrietis, kurš bija ārstējis viņu kopš 1915. gada, pamanīja kaut ko satraucošu. Stučkas kreisā roka drebēja. Nevienmēr, ne acīm redzami, bet pietiekami, lai ārsts to pamanītu. Pēteri Ivanoviči, viņš teica, jums ir jāatpūšas. Jūsu nervu sistēma ir pārslodze. Stučka paskatījās uz viņu ar tādu nicinājumu, ka ārsts apklusa. Atpūta. Stučka teica. Pasaules revolūcija nevar gaidīt, kamēr es atpūšos. Bet ķermenis nevar maldināt. 1919. gada janvārī, kad Stučka jau valdīja Rīgā no savas pils kabineta, viņa mati, kas vēl pirms gada bija tumši ar vieglu pelēcību, kļuva gandrīz balti. Viņa seja ieguva dzeltenīgu nokrāsu, kas liecināja par aknu problēmām. Viņš gulēja tikai 3–4 stundas naktī, un pat tad viņš nevarēja aizmigt bez pulvera, ko viņam deva ārsts. Bet viņš turpināja strādāt katru dienu, katru nakti, bez apstājas. Jo viņš zināja, ja viņš apstāsies, ja viņš parādīs vājumu, Maskava viņu aizstās. Un tad viss, par ko viņš cīnījās, būs veltīgs. Viņa tuvākie cilvēki redzēja, kā viņš mainās. Viens no viņa sekretāriem atceras, biedrs Stučka vairs neēda pusdienas. Viņš tikai dzēra melnu tēju un ēda sauso maizi. Viņš teica, ka viņam nav laika ēst. Bet es domāju, ka patiesība bija citāda, viņš vairs nevarēja ēst. Viņa kuņģis bija sabojāts no stresa un bezmiega. Cits sekretārs atceras, ka Stučka sāka runāt pats ar sevi. Viņš sēdēja savā kabinetā vēlā vakarā, un es dzirdēju, kā viņš runā. Bet tur neviens cits nebija. Viņš runāja ar kādu neredzamu personu, strīdējās, pierādīja kaut ko. Un tad viņš apklusa un turpināja rakstīt. Kas notika ar Pēteri Stučku šajos mēnešos? Vai viņš zaudēja prātu? Vai viņš vienkārši zaudēja sevi, to cilvēku, kas reiz ticēja brīvībai, kas reiz sapņoja par taisnīgumu? Mēs nezinām. Bet mēs zinām, ka viņa ķermenis maksāja cenu par katru dekrētu, ko viņš parakstīja, par katru nāvessodu, ko viņš apstiprināja, par katru Maskavas pavēli, ko viņš izpildīja. Un kamēr Stučkas ķermenis sabruka, viņa režīms arī sabruka. Bet ne tāpēc, ka viņš bija vājš. Tāpēc, ka viņš bija pārāk stingrs, pārāk dogmatisks, pārāk akls savā ticībā ideoloģijai. Un šī aklā ticība viņu iznīcināja. 1919. gada martā, kad Rīgas arhīvos jau uzkrājās tūkstošiem dokumentu par Stučkas režīmu, notika kaut kas, kas mainīja visu. Viens no arhīva darbiniekiem, jauns vīrietis, kurš bija iecelts šajā amatā tikai pirms mēneša, pamanīja, ka daži dokumenti pazūd. Ne visi, ne acīm redzami, bet pietiekami, lai tas būtu pamanāms.
Viņš ziņoja par to savam priekšniekam, bet priekšnieks viņam teica klusēt. Tas nav tavs uzdevums, viņš teica. Tu vienkārši dari savu darbu un nekā nejautā. Bet jaunais arhivārs nevarēja klusēt. Viņš sāka slepeni pētīt, kuri dokumenti pazūd. Un viņš atklāja kaut ko šokējošu, pazuda tieši tie dokumenti, kas pierādīja Stučkas saites ar Maskavu. Telegrammas no Ļeņina. Pavēles par teroru. Finanšu pārskati, kas parādīja, cik daudz naudas Maskava sūtīja Stučkam. Viss, kas varētu pierādīt, ka Latvijas Padomju Republika nebija neatkarīga, bet gan Maskavas marionete. Kas iznīcināja šos dokumentus? Arhivārs nekad to neuzzināja. Bet viņš zināja vienu, ka kāds ļoti augstā līmenī gribēja slēpt patiesību. Un viņš zināja, ka viņam ir jārīkojas. Viņš sāka slepeni kopēt dokumentus, pirms tie pazuda. Viņš strādāja naktīs, kad neviens viņu neredzēja, un viņš slēpa kopijas savā mājā. Un kad Stučkas režīms sabruka, šīs kopijas nonāca Valtera rokās. Valters lasīja šos dokumentus ar jauktām jūtām. No vienas puses, tie bija pierādījumi, kas viņam bija vajadzīgi. Pierādījumi, ka Stučka bija Maskavas marionete, ka viņš saņēma pavēles, ka viņš nebija neatkarīgs līderis. Bet no otras puses, šie dokumenti arī parādīja kaut ko citu. Tie parādīja, ka Stučka nebija vienkārši ļauns cilvēks. Viņš bija cilvēks, kas ticēja savai ideoloģijai tik akli, ka viņš bija gatavs upurēt visu, savu tautu, savus draugus, pat sevi, šīs ideoloģijas vārdā. Viens no dokumentiem bija Ļeņina personīgā telegramma Stučkam, nosūtīta 1919. gada februārī. Tajā Ļeņins rakstīja: Biedri Stučka, jums ir jābūt nežēlīgākam. Buržuāzija nesapratīs nekā citu kā spēku. Pastiprināt teroru. Likvidēt visus pretiniekus. Nekādu žēlastību. Un zem šīs telegrammas bija Stučkas piezīme, rakstīta ar viņa roku: sapratu. Izpildīšu. Valters skatījās uz šo piezīmi un jūta, ka viņa sirds sažņaudzas. Viņš atcerējās Stučkas roku, to pašu roku, kas reiz rakstīja rakstus par brīvību un taisnīgumu. Tagad šī roka rakstīja pavēles par nāvi. Un Valters jautāja sev, vai Stučka saprata, ko viņš dara? Vai viņš saprata, ka viņš ir kļuvis par to, ko viņš reiz ienīda? Bet arhīvi atklāja vēl kaut ko. Tie atklāja, ka Stučkas režīms sistemātiski iznīcināja pierādījumus par saviem noziegumiem. Katru reizi, kad revolucionārais tribunāls pasludināja nāves sodu, dokumenti par šo lietu tika iznīcināti pēc sprieduma izpildes. Katru reizi, kad Čeka arestēja kādu tautas ienaidnieku, viņa personīgā lieta tika iznīcināta pēc viņa nāves. Viss bija plānots sistemātiski, juridiski precīzi. Stučka gribēja, lai pēc viņa režīma sabrukuma nepaliktu nekādi pierādījumi. Bet viņš neņēma vērā vienu lietu – cilvēku atmiņu. Cilvēki, kas izdzīvoja viņa teroru, atcerējās. Viņi atcerējās katru arestu, katru nošaušanu, katru pazudušo cilvēku. Un viņi runāja. Viņi stāstīja savus stāstus Valteram, viņi liecināja tiesās, viņi rakstīja memoārus. Un šīs atmiņas kļuva par spēcīgākiem pierādījumiem nekā jebkurš dokuments. Viens no izdzīvojušajiem, vīrietis, kurš pavadīja 3 mēnešus Zaķusalas koncentrācijas nometnē, stāstīja: mēs gulējām uz kailām grīdām, bez segām, bez siltuma. Mūs baroja vienu reizi dienā ūdeņainu zupu ar kāpostu lapām. Katru rītu mēs dzirdējām šāvienus no tuvējā meža. Mēs zināja, ka tie ir mūsu biedri, kurus nošauj. Un mēs zināja, ka drīz būs mūsu kārta. Bet šis vīrietis izdzīvoja. Viņš izdzīvoja, jo Stučkas režīms sabruka pirms viņu paguva nošaut. Un viņš stāstīja savu stāstu, lai pasaule zinātu, kas notika. Valters klausījās šos stāstus, un viņš saprata, arhīvi var pazust, dokumenti var tikt iznīcināti, bet patiesība nevar tikt iznīcināta. Patiesība dzīvo cilvēku atmiņās, viņu sirdīs, viņu sāpēs. Un šī patiesība viņam deva spēku turpināt savu darbu, medīt tos, kas bija atbildīgi par šo teroru. Bet viņš arī saprata kaut ko citu. Viņš saprata, ka arhīvi nav tikai par pagātni. Tie ir arī par nākotni. Jo, ja mēs nezinām, kas notika, mēs nevaram novērst, lai tas nenotiktu atkal. Un tāpēc viņš pavēlēja saviem cilvēkiem saglabāt katru dokumentu, katru liecību, katru pierādījumu par Stučkas režīmu. Lai nākamās paaudzes zinātu, kas notiek, kad ideoloģija kļūst svarīgāka par cilvēcību. Šodien, 100 gadus vēlāk, šie arhīvi joprojām pastāv. Tie atrodas Latvijas valsts vēstures arhīvā, un jebkurš var tos lasīt.
Bet cik daudz cilvēku tos lasa? Cik daudz cilvēku zina, kas notika? Cik daudz cilvēku saprot, ka vēsture var atkārtoties, ja mēs to aizmirstam? Vai mēs esam iemācījušies no Stučkas un Valtera stāsta? Vai mēs saprotam, ka arhīvi nav tikai putekļainas grāmatas plauktos, tie ir brīdinājums, kas runā uz mums cauri laikam? 1919. gada aprīlī, kad Stučkas režīms jau bija savā agonijā, notika kaut kas, kas atklāja patiesību par to, kas patiesībā valdīja Latvijā. Rīgas pilī ieradās vīrietis, kuru neviens nebija redzējis agrāk. Viņš ieradās vēlā vakarā bez pavadoņiem, bez dokumentiem. Viņš uzrādīja tikai vienu lietu – sarkanu aploksni ar Maskavas zīmogu. Un sardze viņu nekavējoties ielaida pie Stučkas. Stučkas sekretārs, kurš sēdēja blakus kabinetā, dzirdēja viņu sarunas fragmentus. Maskavietis runāja ar augstu komandējošu balsi. Viņš nerunāja ar Stučku kā ar līdzvērtīgu, viņš runāja ar viņu kā ar padoto. Maskava ir neapmierināta ar jūsu rezultātiem, viņš teica. Zemnieki joprojām upurojas. Strādnieki streiko. Buržuāzija joprojām pastāv. Kas jums ir? Stučka mēģināja aizstāvēties. Viņš runāja par grūtībām, par to, ka Latvija nav Krievija, ka latviešiem ir spēcīgas nacionālās jūtas, ka viņam vajag vairāk laika. Bet maskavietis viņu pārtrauca. Laika nav, viņš teica. Vai nu jūs izpildāt Maskavas pavēles, vai arī mēs atradīsim kādu, kas tās izpildīs. Pēc tam, kad maskavietis aizgāja, sekretārs iegāja Stučkas kabinetā. Stučka sēdēja pie sava galda, un viņa seja bija bāla kā nāve. Viņa rokas drebēja tik stipri, ka viņš nevarēja turēt spalvu. Sekretārs jautāja, biedri Stučka, vai jums ir nepieciešama palīdzība? Stučka paskatījās uz viņu ar acīm, kas bija pilnas ar izmisumu, un teica, atstāj mani vienu. Šī nakts bija pagrieziena punkts. Pēc tās Stučka kļuva vēl nežēlīgāks, vēl dogmatiskāks, vēl aklāks. Viņš parakstīja jaunus dekrētus par terora pastiprināšanu. Viņš pavēlēja Čekai arestēt vēl vairāk tautas ienaidnieku. Viņš sāka medīt pat tos, kas bija viņa pašā režīma locekļi, bet kurus viņš aizdomās par nepietiekamu lojalitāti. Bet kamēr Stučka mēģināja pierādīt savu lojalitāti Maskavai, Valters jau zināja visu. Viņa aģenti bija ziņojuši par maskavieša vizīti. Viņi bija ziņojuši par Stučkas reakciju. Un Valters saprata, Stučka nav līderis. Viņš ir izpildītājs. Viņš ir cilvēks, kas dara to, ko viņam pavēl Maskava, jo viņš baidās zaudēt savu vietu. Valters izmantoja šo informāciju savā propagandā. Viņš pavēlēja saviem cilvēkiem izplatīt baumas par to, ka Stučka ir Maskavas marionete. Viņš pavēlēja drukāt lapas, kurās bija rakstīts, Stučka nav latviešu līderis. Viņš ir Krievu vergs. Un šīs lapas tika izplatītas pa visu Latviju, pa pilsētām, pa laukiem, pat pa pašu Rīgu. Stučka lasīja šīs lapas, un viņš saprata, viņš zaudē ne tikai karu, bet arī cilvēku sirdis. Viņš saprata, ka latvieši viņu uzskata ne par atbrīvotāju, bet par okupantu. Un viņš saprata, ka viņš nevar neko darīt, lai to mainītu. Jo patiesība bija tāda, viņš tiešām bija Maskavas marionete. Bet kas lika Stučkam pieņemt šo lomu? Vai viņš tiešām ticēja, ka Maskava dos Latvijai brīvību? Vai viņš vienkārši bija tik akls savā ideoloģijā, ka viņš nespēja redzēt, ka viņš kalpo svešai varai? Vai arī viņš zināja patiesību, bet viņš bija pārāk vājš, lai tai pretotos? Mēs nezinām atbildes uz šiem jautājumiem. Bet mēs zinām vienu, ka pēc Stučkas režīma sabrukuma viņš nekad nepadzina, ka viņš kļūdījās. Viņš dzīvoja vēl 13 gadus Maskavā, un viņš rakstīja grāmatas, kurās viņš aizstāvēja savu rīcību. Viņš rakstīja, ka viņš darīja pareizo lietu, ka viņš cīnījās par proletariātu uzvaru, ka viņš bija uzticīgs savai ideoloģijai. Bet viņš nekad nerakstīja par to, ko viņš juta, kad maskavietis viņam teica, ka viņš nav pietiekami labs. Viņš nekad nerakstīja par to, ko viņš juta, kad viņš saprata, ka viņš ir marionete. Un tagad, 100 gadus vēlāk, mēs jautājam, vai Stučka bija upuris vai vainīgais. Vai viņš bija cilvēks, kas tika izmantots, vai arī viņš bija cilvēks, kas apzināti izvēlējās kalpot svešai varai? Vai viņš bija fanātiķis, kas ticēja savai ideoloģijai, vai arī viņš bija karjerists, kas gribēja varu? Bet varbūt patiesība ir sarežģītāka. Varbūt Stučka bija visi šie cilvēki vienlaikus, upuris un vainīgais, fanātiķis un karjerists, ideālists un marionete. Varbūt viņš bija vienkārši cilvēks, kas izdarīja nepareizu izvēli un tad bija pārāk lepns, lai to atzītu.
Un varbūt tas ir brīdinājums mums visiem, ka mēs visi varam kļūt par marionetēm, ja mēs ļaujam ideoloģijai vai varai kontrolēt mūs. Ka mēs visi varam zaudēt sevi, ja mēs aizmirstam, kas mēs esam un kam mēs kalpojam. Vai mēs esam pietiekami stipri, lai pretotos? Vai mēs esam pietiekami gudri, lai redzētu, kad mūs mēģina izmantot? Vai mēs esam pietiekami drosmīgi, lai teiktu, nē, kad mums pavēl darīt kaut ko, kas ir pretrunā ar mūsu sirdsapziņu? 1919. gada 23. maijā, vienu dienu pēc Rīgas atbrīvošanas, Miķelis Valters sēdēja savā pagaidu kabinetā Liepājā un lasīja ziņojumu, kas mainīja visu. Ziņojums bija no viņa galvenā izlūkošanas virsnieka, un tajā bija rakstīts: esam identificējuši galveno beneficiāru no Stučkas režīma sabrukuma. Vārds Andrievs Niedra. Amats mācītājs vācu kolaborants. Ieguvumi politiskā vara, vācu atbalsts, kontrole pār jauno valdību. Valters lasīja šo ziņojumu vēlreiz un vēlreiz. Viņš zināja Niedru, viņi bija satikušies vairākas reizes pirms kara. Niedra bija mācītājs, konservatīvs nacionālists, cilvēks, kurš ienīda gan boļševikus, gan demokrātus. Un tagad šis cilvēks bija kļuvis par galveno spēlētāju jaunajā Latvijā, cilvēku, kurš sadarbojās ar vāciešiem un mēģināja izveidot savu valdību. Bet kas bija patiešām šokējošs, ziņojumā bija arī finanšu analīze. Tā parādīja, ka Niedra un viņa atbalstītāji bija ieguvuši milzīgas bagātības pēc Stučkas režīma sabrukuma. Viņi bija pārņēmuši nacionalizētos īpašumus, viņi bija kontrolējuši tirdzniecību, viņi bija saņēmuši vācu finansējumu. Un viss tas notika tieši tajā brīdī, kad Latvija bija visvājākā, kad Stučkas režīms bija sabrucis, bet Ulmaņa valdība vēl nebija atguvusi kontroli. Valters saprata, viņš bija cīnījies pret Stučku, bet viņš nebija redzējis īsto ienaidnieku. Īstais ienaidnieks nebija Maskava. Īstais ienaidnieks bija tie, kas izmantoja haosu, lai iegūtu varu un bagātību. Tie, kas sadarbojās ar vāciešiem. Tie, kuriem bija vienalga par Latvijas neatkarību, viņi gribēja tikai varu. Valters sāka pētīt dziļāk. Viņš pavēlēja saviem cilvēkiem izmeklēt katru darījumu, katru īpašumu pārņemšanu, katru finanšu plūsmu, kas notika pēc Stučkas režīma sabrukuma. Un viņš atklāja kaut ko šokējošu - sistēmu. Veselu sistēmu, kas bija izveidota, lai izmantotu Latvijas vājumu. Šī sistēma darbojās šādi: kad Stučkas režīms nacionalizēja īpašumus, tie formāli kļuva par tautas īpašumu. Bet, kad režīms sabruka, šie īpašumi palika bez saimnieka. Un tad parādījās cilvēki, lielākoties vācu izcelsmes baroni un viņu latviešu kolaboranti, kas atguva šos īpašumus. Viņi apgalvoja, ka tie viņiem piederēja pirms nacionalizācijas. Bet patiesībā daudzi no šiem īpašumiem nekad nebija viņiem piederējuši. Viņi vienkārši izmantoja haosu, lai tos piesavinātos. Un kas bija visvairāk ieguvuši no šīs sistēmas? Niedra un viņa atbalstītāji. Viņi bija ieguvuši ne tikai īpašumus, bet arī politisko varu. Viņi bija izveidojuši savu valdību, tā saukto Niedras valdību, kas sadarbojās ar vāciešiem un mēģināja atstumīt Ulmaņa demokrātisko valdību. Valters saprata, viņš bija cīnījies pret vienu ienaidnieku, bet tagad viņam bija jācīnās pret citu. Un šis ienaidnieks bija vēl bīstamāks, jo viņš slēpās aiz nacionālisma maskas. Viņš apgalvoja, ka viņš cīnās par Latviju, bet patiesībā viņš cīnījās tikai par savu varu un bagātību. Valters sāka rīkoties. Viņš pavēlēja saviem cilvēkiem izmeklēt katru Niedras valdības locekli. Viņš pavēlēja pārbaudīt katru īpašuma darījumu. Viņš pavēlēja atklāt katru saiti ar vāciešiem. Un viņš pavēlēja publiskot visu, ko viņi atklāja. Bet viņš arī saprata, viņš nevar uzvarēt šo cīņu viens. Viņam vajag sabiedrotos. Viņam vajag cilvēkus, kas tic Latvijas neatkarībai, nevis savai varai. Un viņš zināja, ka šie cilvēki pastāv, viņi ir armijā, viņi ir valdībā, viņi ir tautā. Viņam tikai ir jāvieno viņus. 1919. gada jūnijā Valters organizēja slepenu tikšanos ar vairākiem armijas virsniekiem un valdības locekļiem. Viņš parādīja viņiem savus pierādījumus par Niedras korupciju un sadarbību ar vāciešiem. Un viņš teica, mēs cīnījāmies pret Stučku, lai atbrīvotu Latviju no Maskavas. Tagad mums ir jācīnās pret Niedru, lai atbrīvotu Latviju no vāciešiem. Jo, ja mēs to nedarīsim, mēs zaudēsim visu, par ko mēs cīnījāmies. Virsnieki un valdības locekļi klausījās, un viņi saprata, Valters ir taisnība. Viņi saprata, ka Latvijas neatkarība ir apdraudēta ne tikai no austrumiem, bet arī no rietumiem.
Un viņi saprata, ka viņiem ir jārīkojas. Nākamajās nedēļās sākās politiskā cīņa, kas bija tikpat nežēlīga kā militārā cīņa pret Stučku. Valters un viņa sabiedrotie atklāja Niedras korupciju presē. Viņi organizēja demonstrācijas pret viņa valdību. Viņi pārliecināja armijas virsnieku atbalstīt Ulmaņa demokrātisko valdību. Un viņi panāca, ka starptautiskā sabiedrība, īpaši Lielbritānija un Francija, atzina tikai Ulmaņa valdību kā likumīgo Latvijas valdību. Niedras valdība sabruka. Niedra pats aizbēga uz Vāciju. Un Latvija beidzot ieguva iespēju kļūt par patiesi neatkarīgu valsti, neatkarīgu ne no Maskavas, ne no Berlīnes, bet tikai no savas tautas gribas. Bet Valters saprata, uzvara nav pilnīga. Jo kamēr pastāv cilvēki, kas gatavi pārdot savu valsti par varu un bagātību, Latvijas neatkarība vienmēr būs apdraudēta. Un viņš saprata, ka viņa darbs nav beidzies. Viņam ir jāturpina cīnīties ne tikai pret ārējiem ienaidniekiem, bet arī pret iekšējiem nodevējiem. Un viņš jautāja sev, vai šī cīņa kādreiz beigsies. Vai kādreiz būs laiks, kad Latvija būs patiesi droša, kad viņam nebūs jāmedī nodevēji, kad viņš varēs atpūsties? Vai arī šī cīņa ir mūžīga, cīņa, kas turpināsies, kamēr pastāv cilvēki, kas vērtē varu vairāk par brīvību? Šodien, 100 gadus vēlāk, mēs jautājam to pašu. Vai mēs esam iemācījušies no Valtera pieredzes? Vai mēs saprotam, ka lielākais drauds neatkarībai nevienmēr nāk no ārpuses, bet bieži vien no iekšpuses, no tiem, kas izmanto haosu, lai iegūtu varu? Vai mēs esam pietiekami modrīgi, lai redzētu šos cilvēkus un apturētu viņus? Vai mēs saprotam, ka jautājums cui bono? Kam tas ir izdevīgi? Ir vissvarīgākais jautājums, ko mēs varam uzdot, kad notiek politiskas krīzes. Vai mēs saprotam, ka tie, kas visvairāk iegūs no hausa, bieži vien ir tie, kas šo hausu radīja? Un vai mēs esam gatavi rīkoties, kad mēs atklājam šos cilvēkus? Vai mēs esam gatavi cīnīties par savu neatkarību? Ne tikai ar ieročiem, bet arī ar patiesību, ar taisnīgumu, ar likumu. Vai mēs esam cienīgi mantot to, ko Valters un viņa paudze mums atstāja? Vai mēs esam pietiekami stipri, lai aizsargātu to, ko viņi izcīnīja? 1919. gada 21. maijā, 24 stundas pirms Rīgas krišanas, Pēteris Stučka pavadīja savu pēdējo nakti Latvijas zemē veidā, kādu neviens nebija paredzējis. Viņš nesēdēja savā kabinetā, nerakstīja dekrētus, nepieņēma lēmumus. Viņš staigāja pa tukšajām Rīgas pils gaitiņiem, viens bez sardzes, bez pavadoņiem, un viņa soļi atbalsojas pret akmeņu sienām kā pulksteņa tikšķiešana, skaitot pēdējās minūtes. Viņa sekretārs, kurš vēroja viņu no attāluma, vēlāk atcerējās, viņš apstājās pie katra loga un skatījās uz tumšo Rīgu. Viņa lūpas kustējās, it kā viņš runātu ar kādu neredzamu klausītāju. Un tad viņš turpināja staigāt, bezgalīgi, mehāniski, kā cilvēks, kurš jau ir miris, bet viņa ķermenis to vēl nezina. Kas notika Stučkas prātā šajās pēdējās stundās? Vai viņš domāja par Valteri, par cilvēku, kurš reiz bija viņa draugs un tagad bija viņa nāves ienaidnieks? Vai viņš domāja par visiem cilvēkiem, kurus viņš bija nosūtījis nāvē, par mācītājiem, skolotājiem, zemniekiem, kuru vienīgā vaina bija tā, ka viņi netic viņa versijai par brīvību? Vai viņš domāja par Maskavu, par Ļeņinu, kurš viņu izmantoja kā instrumentu un tagad viņu pametīs? Vai viņš saprata, ka viņš ir zaudējis ne tikai karu, bet arī sevi, to cilvēku, kas reiz ticēja, ka viņš var mainīt pasauli? Mēs nezinām. Bet mēs zinām vienu, ka rītā, kad sarkanā armija sāka atkāpties no Rīgas, Stučka bija pirmais, kurš pameta pili. Viņš nepaņēma neko, ne dokumentus, ne personīgās mantas, ne pat savu mēteli. Viņš vienkārši izgāja caur slepeno tuneļu un pazuda Maskavas priekšpilsētas miglas. Un viņš nekad vairs neatgriezās. Bet pirms viņš aizgāja, viņš atstāja kaut ko, kas mainīja visu. Uz viņa galda, starp pusapēstajām pusdienām un nedzēstajiem dokumentiem, gulēja vēstule. Vēstule bez adresāta, bez paraksta, rakstīta ar trīcošu roku. Tajā bija tikai viens teikums: es darīju to, ko uzskatīju par pareizu. Vēsture mani tiesās. 22. maija rītā, kad pirmie Landesvēra karavīri ienāca Rīgas pilī, viņi atrada ainavu, kas atgādināja teātri pēc izrādes beigām. Visur bija izkaisīti dokumenti, daži pusdedzināti, daži saplēsti, daži vienkārši pamesti uz grīdas. Uz sienām joprojām karājās Ļeņina un Marksa portreti, bet tie bija nogriezti, kāds bija mēģinājis tos noņemt steigā un vienkārši atstājis pusnoplēstus.
Gaitenī stāvēja atstāts čemodāns, pilns ar naudas, padomju rubļi, vācu markas, pat daži Krievijas impērijas zelta rubļi. Neviens nebija paguvis tos paņemt. Bet visvairāk šokēja tas, kas atradās Stučkas kabinetā. Uz viņa galda, starp pusapēstajām pusdienām un nedzēstajiem dokumentiem, gulēja mape ar sarkanu zīmogu, Maskavas čekas zīmogu. Iekšā bija telegrammas, 10 telegramu no Ļeņina, no Trotskija, no citiem padomju vadītājiem. Un katrai telegrammai bija Stučkas piezīme: sapratu. Izpildīšu. Šīs telegrammas pierādīja to, ko Valters jau sen zināja, ka Stučka nebija neatkarīgs līderis, bet gan Maskavas marionete. Bet bija vēl kaut kas. Apakšējā atvilknē, slēpta zem citiem dokumentiem, atradās personīgā dienasgrāmata. Stučkas dienasgrāmata, rakstīta ar viņa roku, datēta no 1918. gada decembra līdz 1919. gada maijam. Karavīri to nodeva Valteram, un Valters to lasīja ar jauktām jūtām, šausmas, līdzjūtība, nicinājums, viss vienlaikus. Dienasgrāmatā Stučka rakstīja par savām šaubām, savām bailēm, savām cerībām. Viņš rakstīja par to, kā viņš tic, ka viņš veido labāku pasauli, bet vienlaikus viņš redz, kā cilvēki mirst badā un terorā. Viņš rakstīja par to, kā viņš saņem pavēles no Maskavas un zina, ka tās ir nepareizas, bet viņš tās izpilda, jo viņš baidās zaudēt savu vietu. Viņš rakstīja par to, kā viņš domā par Valteri, par cilvēku, kurš reiz bija viņa draugs un tagad ir viņa nāves ienaidnieks. Viens no ierakstiem, datēts ar 1919. gada martu, lasījās šādi: šodien es parakstīju vēl 20 nāvessodus. 20 cilvēki mirs rīt Biķernieku mežā. Es nezinu viņu vārdus, es nezinu viņu sejas, es nezinu viņu noziegumu. Es zinu tikai to, ka viņi ir tautas ienaidnieki. Bet kas ir tautas ienaidnieks? Vai tas ir cilvēks, kurš domā citādi nekā es? Vai tas ir cilvēks, kurš grib dzīvot savā zemē, nevis Maskavas impērijā? Vai tas ir cilvēks, kurš vienkārši grib būt brīvs? Valters lasīja šo ierakstu un sajuta, ka viņa sirds sažņaudzas. Viņš saprata, Stučka nebija vienkārši ļauns cilvēks. Viņš bija cilvēks, kurš zaudēja sevi savā ideoloģijā, kurš kļuva par to, ko viņš reiz ienīda. Un Valters jautāja sev, vai viņš pats nav uz tā paša ceļa. Vai viņš pats, medījot savus bijušos draugus, nav kļuvis par to, ko viņš ienīst? Bet viņš arī saprata, viņam nav laika šaubām. Viņam ir darbs, kas jāpaveic. Viņam ir jāiznīcina Stučkas režīma atliekas, jāatrod visi boļševiku aģenti, jānodrošina, ka terors nekad vairs neatgriezīsies. Un viņš zināja, ka šis darbs būs nežēlīgs. 1919. gada jūnijā Valters atgriezās Rīgā kā uzvarētājs. Bet viņa uzvara bija rūgta. Viņš redzēja pilsētu, kas bija iznīcināta, ne tikai fiziski, bet arī garīgi. Cilvēki staigāja pa ielām kā ēnas, izsalkuši, nobijušies, zaudējuši cerību. Viņi bija pārdzīvojuši Stučkas teroru, un tagad viņi baidījās, ka nāks jauns terors, vācu terors, baltais terors, atriebības terors. Valters saprata, viņam ir jāatjauno ne tikai kārtība, bet arī ticība. Ticība tam, ka Latvija var būt brīva, ka likums var būt taisnīgs, ka vara var kalpot tautai, nevis sevi. Un viņš zināja, ka vienīgais veids, kā to izdarīt, ir caur patiesību. Caur to, ka viņš atklās visu, visu par Stučkas režīmu, visu par viņa saitēm ar Maskavu, visu par viņa noziegumiem. Viņš izveidoja speciālu komisiju, patiesības un samierināšanas komisiju, kuras uzdevums bija izmeklēt visus Stučkas režīma noziegumus. Komisija strādāja mēnešiem ilgi, nopratinot lieciniekus, pētot dokumentus, rekonstruējot notikumus. Un tad viņa publicēja savu ziņojumu, detalizētu, dokumentētu, nežēlīgu ziņojumu par to, kas notika Latvijā 1919. gada sākumā. Ziņojumā bija vārdi, datumi, vietas. Tajā bija uzskaitīti visi cilvēki, kurus Stučkas režīms nosūtīja nāvē, 3846 cilvēki. Tajā bija aprakstītas visas koncentrācijas nometnes, Zaķusala, Strazdumuiža, Bolderāja. Tajā bija citētas visas Maskavas telegrammas, kas pierādīja, ka Stučka bija marionete. Un tajā bija arī Stučkas dienasgrāmatas fragmenti, kas parādīja, ka viņš zināja, ko viņš dara, bet viņš to darīja tāpat. Ziņojums izraisīja šoku. Daži cilvēki gribēja atriebību, viņi gribēja, lai visi, kas strādāja Stučkas režīmā, tiktu sodīti. Citi gribēja piedošanu, viņi gribēja, lai Latvija virzītos uz priekšu, nevis skatītos atpakaļ. Bet Valters zināja, ka patiesība ir sarežģītāka.
Viņš zināja, ka daži cilvēki, kas strādāja Stučkas režīmā, bija noziedznieki, kas pelnījuši sodu. Bet citi bija vienkārši cilvēki, kas bija pievilti, kas ticēja ideoloģijai, kas domāja, ka viņi veido labāku pasauli. Un viņš zināja, ka viņam ir jāizvēlas, vai nu viņš soda visus un rada jaunu teroru, vai arī viņš piedod visiem un ļauj noziegumiem palikt nesodītiem. Bet viņš izvēlējās trešo ceļu – taisnīgumu. Viņš sodīja tos, kas bija tieši atbildīgi par noziegumiem, čekas virsnieku, revolucionāro tribunālu locekļus, tos, kas personīgi nošāva cilvēkus. Bet viņš piedeva tiem, kas bija tikai izpildītāji, kas nebija pieņēmuši lēmumus, kas nebija nogalinājuši. Vai šī bija pareizā izvēle? Daži teica, ka Valters bija pārāk mīksts, ka viņam vajadzēja sodīt visus. Citi teica, ka viņš bija pārāk nežēlīgs, ka viņam vajadzēja piedot visiem. Bet Valters zināja, nav pareizās izvēles. Ir tikai izvēle, ar kuru viņš var dzīvot. 1919. gada rudenī, kad Latvija beidzot sāka atgūties no kara un terora, Valters saņēma vēstuli, kas viņu satrieca. Vēstule bija no Maskavas, un to bija rakstījis Pēteris Stučka. Tajā Stučka rakstīja: Miķel, es zinu, ka tu mani ienīsti. Es zinu, ka tu uzskaiti mani par nodevēju, par slepkavu, par Maskavas marioneti. Un varbūt tu esi taisnība. Bet es gribu, lai tu zini vienu lietu, es darīju to, ko es uzskatīju par pareizu. Es ticēju, ka es veidu labāku pasauli. Es ticēju, ka šķiru cīņa ir nepieciešama, lai atbrīvotu proletariātu. Es ticēju, ka nacionālisms ir buržuāziska slimība, kas jāiznīcina. Bet tagad, kad es sēžu Maskavā un skatos atpakaļ uz to, ko es darīju, es jautāju sev, vai es biju taisnība. Vai tie cilvēki, kurus es nosūtīju nāvē, tiešām bija tautas ienaidnieki? Vai tā pasaule, ko es mēģināju veidot, tiešām bija labāka par to, kas bija pirms? Es nezinu atbildes uz šiem jautājumiem. Bet es zinu vienu, ka tu un es, mēs reiz bijām draugi. Mēs sapņojām par vienu un to pašu, par brīvu Latviju, par taisnīgu sabiedrību, par pasauli bez verdzības. Bet mūsu ceļi šķīrās, un tagad mēs esam ienaidnieki. Vai mēs varētu būt rīkojušies citādi? Vai mēs varētu būt palikuši draugi? Vai mēs varētu būt veidojuši Latviju kopā, nevis cīnījušies viens pret otru? Es nezinu. Bet es zinu, ka es nožēloju daudz ko, ko es darīju. Un es ceru, ka kādreiz, varbūt pēc daudziem gadiem, vēsture mani sapratīs. Tavs bijušais draugs Pēteris. Valters lasīja šo vēstuli vēlreiz un vēlreiz. Viņš jūta dusmas uz Stučku par to, ka viņš mēģina attaisnot sevi, ka viņš mēģina likt Valteram justies vainīgam. Bet viņš arī jūta kaut ko citu – līdzjūtību. Līdzjūtību cilvēkam, kurš zaudēja visu – savu tautu, savu mērķi, savu dvēseli. Viņš sēdēja savā kabinetā ilgi, turot vēstuli rokās, un viņš domāja. Viņš domāja par to, kā viņš un Stučka reiz bija draugi. Kā viņi kopā sapņoja par labāku pasauli. Kā viņi kopā cīnījās pret caru. Un kā viņi kļuva par ienaidniekiem, ne tāpēc, ka viņi gribēja, bet tāpēc, ka viņi izvēlējās dažādus ceļus. Un viņš jautāja sev, vai viņš varēja rīkoties citādi. Vai viņš varēja piedot Stučkam? Vai viņš varēja mēģināt saprast viņu, nevis medīt viņu? Vai viņš varēja izvēlēties samierināšanu, nevis atriebību? Bet tad viņš atcerējās visus cilvēkus, kurus Stučka nosūtīja nāvē. Atcerējās bērnus, kas zaudēja vecākus. Atcerējās sievas, kas zaudēja vīrus. Atcerējās mātes, kas zaudēja dēlus. Un viņš saprata, viņš nevar piedot. Ne Stučkam, ne sev, ne nevienam. Viņš paņēma spalvu un uzrakstīja atbildi. Pēteri, es saņēmu tavu vēstuli. Es to izlasīju. Un es tev atbildu tikai vienu, vēsture tevi jau ir notiesājusi. Tu nosūtīji 3846 cilvēkus nāvē. Tu iznīcināji Latviju savā ideoloģijas vārdā. Tu kļuvi par Maskavas marioneti un nodevēji savas tautas. Tu raksti, ka tu darīji to, ko tu uzskatīji par pareizu. Bet vai tas attaisno? Vai tas attaisno visus tos cilvēkus, kurus tu nogalināji? Vai tas attaisno visu sāpi, ko tu radīji? Tu jautā, vai mēs varējām rīkoties citādi? Jā, mēs varējām. Tu varēji izvēlēties Latviju, nevis Maskavu. Tu varēji izvēlēties savu tautu, nevis savu ideoloģiju. Tu varēji izvēlēties cilvēcību, nevis šķiru cīņu. Bet tu to neizdarīji. Un tagad tu dzīvo ar sekām.
Es tevi nepiedošu. Bet es arī tevi neaizmirsīšu. Jo tu esi brīdinājums par to, kas notiek, kad ideoloģija kļūst svarīgāka par cilvēcību. Miķelis. Viņš nosūtīja šo vēstuli, un viņš nekad nesaņēma atbildi. Stučka nomira 1932. gadā Maskavā, joprojām ticot, ka viņš darīja pareizo lietu. Bet Valters dzīvoja vēl 36 gadus, un viņš nekad neaizmirsa Stučku, nekā draugu, nekā ienaidnieku, nekā brīdinājumu. 1940. gadā, kad padomju tanki atkal ieripoja Rīgā un Latvija zaudēja savu neatkarību, Miķelis Valters sēdēja savā kabinetā un domāja par Pēteri Stučku. Viņš domāja par to, kā Stučka reiz teica, ka nacionālisms ir buržuāziska slimība, ka Latvija nevar būt neatkarīga, ka tā ir jābūt daļai no lielākas sociālistiskas impērijas. Un viņš saprata, Stučka bija uzvarējis. Ne tāpēc, ka viņš bija taisnība, bet tāpēc, ka vēsture ir nežēlīga. Valters aizbēga uz Zviedriju, kur viņš dzīvoja kā trimdnieks līdz savai nāvei 1968. gadā. Viņš rakstīja memoārus, viņš runāja par Latvijas neatkarību, viņš sapņoja par dienu, kad Latvija atkal būs brīva. Bet viņš nekad to neredzēja. Viņš nomira 23 gadus pirms Latvija atguva savu neatkarību. Bet kas notika ar tiem, kas palika? Kas notika ar Stučkas ģimeni, ar viņa atbalstītājiem, ar tiem, kas ticēja viņa ideoloģijai? Daži no viņiem kļuva par padomju režīma upuriem, Staļins tos represēja kā nacionālistus vai trotkistus. Citi kļuva par padomju nomenklatūru, viņi dzīvoja labi, viņiem bija vara, bet viņi zaudēja savu dvēseli. Un vēl citi vienkārši dzīvoja, klusējot, pielāgojoties, izdzīvojot. Un kas notika ar Latviju? Latvija zaudēja 50 gadus okupācijas, represiju, rusifikācijas. Bet tad, 1991. gadā, Latvija atkal kļuva brīva. Un šoreiz tā palika brīva. Bet vai mēs esam iemācījušies no Stučkas un Valtera stāsta? Vai mēs saprotam, ka ideoloģija var iznīcināt draudzību, ka politika var pārvērst cilvēkus par ienaidniekiem, ka vara var korumpēt pat vislabākos no mums? Vai mēs saprotam, ka jautājums nav tikai par to, kas bija taisnība, Stučka vai Valters? Jautājums ir par to, kā mēs izvēlamies dzīvot, vai mēs izvēlamies ideoloģiju vai cilvēcību, varu vai brīvību, atriebību vai taisnīgumu. Un vai mēs saprotam, ka vēsture nav tikai par pagātni? Tā ir arī par tagadni un nākotni. Jo tie paši jautājumi, ar kuriem saskārās Stučka un Valters, joprojām ir aktuāli šodien. Tie paši kārdinājumi, vara, ideoloģija, atriebība, joprojām pastāv. Un mums ir jāizvēlas, kā mēs uz tiem atbildam. Stučkas un Valtera stāsts ir traģēdija par diviem cilvēkiem, kas zaudēja viens otru, par tautu, kas zaudēja savu neatkarību, par ideāliem, kas tika nodevti. Bet tas ir arī brīdinājums par to, kas notiek, kad mēs aizmirstam, ka mēs visi esam cilvēki, ka mēs visi vēlamies to pašu – brīvību, taisnīgumu, cieņu. Un tas ir arī jautājums, kas paliek ar mums 100 gadus vēlāk, vai mēs esam pietiekami gudri, lai mācītos no vēstures? Vai mēs esam pietiekami stipri, lai izvēlētos cilvēcību pār ideoloģiju? Vai mēs esam pietiekami drosmīgi, lai teiktu, nē, kad mums pavēl darīt kaut ko, kas ir pretrunā ar mūsu sirdsapziņu? Bet galvenais jautājums paliek neatbildēts, kas patiesībā stāvēja aiz visa šī? Kas gribēja, lai Stučka un Valters kļūtu par ienaidniekiem? Kas gribēja, lai Latvija tiktu sadalīta, lai tās cilvēki cīnītos viens pret otru? Kas bija īstie spēlētāji šajā traģēdijā, un vai viņi joprojām spēlē to pašu spēli šodien? Atbilde joprojām ir aprakta arhīvos, kas vēl nav atvērti. Dokumentos, kas vēl nav lasīti. Atmiņās, kas vēl nav izstāstīts. Un jautājums paliek, vai mēs kādreiz uzzināsim patiesību? Vai mēs kādreiz sapratīsim, kas patiesībā notika 1919. gadā? Vai arī šī patiesība paliks mūžīgi slēpta, kā brīdinājums, ka vēsture nekad neatklāja visus savus noslēpumus?